mēs pieturamies vienkārši pie savas spēles plāna. Šo spēli noslēdz un paciem to kausu. Velkalpiem pretī nāk Aizvals E8 komanda, kur sērijā 3-1 un Velkalpi iekļūst finālā. Pretējā pusē Vikingi. Pusfinālā tika uzveikta Ķekavas komanda un Vikingi iekļuva finālā, kur šobrīd cīnās jau ar minētajiem Velkalpiem. Spēle mums var sākties. Un sērijā vadībā Velkalpi šobrīd ir 3-1. Redzēsim, vai Vikingi gatavi padoties. Tagad Zinkēvičs iet uz priekšu. Metiens vārti! Tas bija ātri. Manuprāt, tas bija pirmais metiens pa Vikingu vārtiem un vārti. Vārts gustē Emīls Zinkēvičs. Pirmajās 2 minūtēs 1-0 Velkalpi ir vadībā. Un tagad Māliņš pretuzbrukumā. Vai būs pirmais piesaks metiens? Nu, tur ļoti labi Priednieks darbojas vārtos. Jā, nu, Vikingi šobrīd vēlas nomētāt Velkalpu vārtus. Visdrīzākais arī ātri vien gūt vārtus. Skatīsimies, vai tas viņiem arī izdosies. Priednieks visu redz un tripu īsti, viegli tver. Vairāk Vikingiem ir metieni, bet rezultāts pa labu mainiekiem. Pats laužās Lado Burkitam. Būs metiens, labs metiens, Spricim, jau Ābols, starp 3. Mēģinās izlausties. Ļoti labi nospēles Princis. Vēl viens metiens. Un šo arī viņš var savā tvērā cimdā. Kāda spēlē viņš ir iekšā, tas nekas, ka maz metiens spēlē, viņš ir iekšā. Meklējam, kam atdot. Vārds priekšā Zinkēvičs. Tur labi, tur būs nedaudz pagūstīšanas simāk. Jā, aiziet ar 0 neliels. Tas bija gaidāms. Tiesnešpēc nedaudz bija šī jau sāk ļaut agresīvāk spēle, kas ir play-offam raksturīgi. Cīņa par ripu. Vai noturēs? Tagad metiens vārti! Rudolfs Dzelzītis, numur 91, izlīdzina spēles ar rezultātu. Mums ir 1-1. Tagad viss sākās no jauna, rezultāts 1-1. Bet atskan sirēna. Būs pēcspēles metienu sērija tomēr. Mainnieks sāk, protams, Zinkēvičs. Metiens būs nomāt, bet nav metienu. Princis pārāks. Vikingiem pēcspēles metienu dots izpildīt Ivars Abrāmovs. Tur atkal vārtsaigs pārāks. Pirmajos dueļos vārtsaigi bijuši pārāki. Ābols, pēc Princi. Ilgi māna, garām vārtiem. Šeit Vikingu sastāvā Zukurs. Atkal Priednieks. Ansons pēc Princi. Un vārti! Tomēr kaut kādā veidā ripa nonāk kārtos. Māliņa rokās ir šīs sērijas liktenis. Negūstot vārtus, Velkalpi varēs līksmot. Jā, Velkalpi ir E8 čempioni. Laukumā lido ķīveres, nojus vispārējais un visi krīt čupiņās vinot uzvaru. Apsveicam Velkalps ar iegūto namēja kausu.